Schematiski attēlošu, kā izskatās. Tas esi tu, un visur apkārt, ko tu redzi, tu radi pats kā projektors, kurš uz ekrāna rāda filmu zem nosaukuma dzīve. Tavs prāts ir disks, kur ir uzrakstīti visi dati, kad tavā diskā ir ierakstīts gribu naudu, translē uz tavas apziņas ekrāna, ka tās tev nav. Gribu skaistu, veselīgu ķermeni, gribu veselību, translē uz tavas apziņas ekrāna, ka tavs ķermenis nav tik skaists un vesels, ka nav nemaz tik labs. Gribu attiecības, gribu harmoniskas attiecības, gribu kaut kādas citas attiecības, translē uz apziņas ekrāna, ka tev ir sliktas attiecības. Vienvārds sakot, tavs es gribu, man kaut kā trūkst, translē uz ekrāna, ka tev kaut kā nav. Translē tavu nepietiekamību, un tas ir kā apburtais loks. Un kā tev vispār iziet no šī apburtā loka? Ja tu vēlies pamainīt šo ekrāna bildi, tev pirms tam vajag apzināties, pirms tam tev vajag izdzēst iepriekšējās programmas diskā. Vecos datus jāizdzēš, tas ir tas, uz ko tu vairs negribi fokusēties un skatīties. Un uz šo disku tev vajag uzrakstīt zināšanas, kuras tev saka par to, ka tu arī esi visums, tu arī esi būtība, tu arī esi avots, tu arī esi visa pasaules nauda. Un viss ir tevī, tu esi viens vesels un nevajag šeit neko nodalīt. Un tu esi projektors, tu esi ekrāns, un tev šeit ir jāuzraksta, ka tu esi arī visums, tu esi vispār pati būtība, tu esi avots itin visa, un tu esi arī tā skaitā visa pasaules nauda. Šeit atslēdzas jebkāda veida vajadzība, tev vajag apzināties, ka tev jau ir viss ieiet šajā stāvoklī, ka tev jau tas ir, un šis stāvoklis tiks translēts uz tava apziņas ekrāna. Noteikti piesakojieties un ienākat manā mājaslapā. Atā!